Šodien ziedi uz galdiem, kafijas smaržo birojā. 8. marts jau klauvē pie durvīm, un mēs sakām paldies jums. Kad mājās bērni prasa padomu un vīrs vēl meklē savas zeķes, jūs paspējat visu ar smaidu un mieru, bet birojā mapes kārtojas rindā, skaitļi paklausa grāmatvedēm, un visa komanda jūt, bez jums tevis apstātos. Lai kur jūs būtu, mājās vai darbā, jūs turat kārtību kā savā valstībā. Sievietes, jūs esat brīnišķīgas, bez jums diena jūs pelēka. Bez jūsu smiekliem un balsīm pasaule būtu pārāk klusa. Sievietes, jūs esat gaisma, kas mūs izved no alām ārā. Jūsu balsis ir tās, kas sauc mūs atpakaļ dzīvē. Jūs audzināt bērnus un vīrus, jūs sakārtojat dokumentus, jūs rēķināt skaitļus un vadāt uzņēmumus. Bet kur jūs būtu, mājās vai darbā, jūs vienmēr paliekat mājas saimnieces un mammas, un mēs vīri dažreiz kā bērni ar savām lielajām idejām, bet jūs ar mierīgu roku visu noliekat savās vietās. Ja birojas ir mūsu kuģis, tad jūs esat kapteines. Bez jums mēs droši vien jau sen būtu apmaldījušies. Sievietes, jūs esat brīnišķīgas, bez jums diena kļūst pelēka. Bez jūsu smiekliem un balsīm pasaule būtu pārāk klusa. Sievietes, jūs esat gaisma, kas mūs izved no alām ārā. Jūsu balsis ir tās, kas sauc mūs atpakaļ dzīvē. Sievietes, jūs esat brīnišķīgas, bez jums diena kļūst pelēka. Bez jūsu smiekliem un balsīm pasaule būtu pārāk klusā. Sievietes, jūs esat brīnišķīgas, bez jums diena jūs pelēka. Bez jūsu smiekliem un balsīm pasaule būtu pārāk klusā. Sievietes, jūs esat gaisma, kas mūs izved no alām ārā. Jūsu balsis ir tās, kas sauc mūs atpakaļ dzīvē. Tāpēc šodien mēs sakām paldies jums par visu. Priecīgu 8. martu!